Šodien gribu parunāt par tādu ķermeņa praksi, kā augstās peldes. Tu ej un no rīta uzreiz jau liec sevi, savu rumpi augstā ūdenī. Kāpēc es to daru? Kāpēc es šogad izdomāju, ka es to gribu? Kā es jūtos to darot? Un kāpēc es vispār sāku? Ja? Kāpēc es to sāku un ko man tas dod vispār? Ja arī tu kādreiz esi skatījusies uz cilvēkiem, kas iet augstajās peldēs, un tieši tāpat kā es domājusi, wow, tie ir super cilvēki, es arī tā gribētu mācēt, tas ir kaut kas nereāls, tātad tas jau ir signāls tev no zemapziņas, ka tas tev ir vajadzīgs. Ja tu spēj apbrīnot šos te cilvēkus, tā no sirds apbrīnot, tā kā es viņus apbrīnoju vienmēr, es no sirds vienmēr esmu apbrīnojusi roņus, es no sirds vienmēr esmu apbrīnojis tos cilvēkus, kas spēj ieiet augstā ūdenī. Priekš manis tas vienmēr ir bijis kaut kāds kosmos. Un tagad nevarētu teikt, ka šogad, tieši šogad, kad es to daru, kad esmu izdomājis, ka es to gribu darīt, visus savus 34 dzīves gadus, kad es to saņēmos, nu labi, nav jau tā, ka es no dzimšanas, ja, bet visu savu apzināto mūžu, cik esmu skatījusies un apbrīnojusi šos cilvēkus, manī vienmēr ir bijušas kaut kādas bailes, kaut kādi aizspriedumi, kaut kādas tādas iekšējas sajūtas, kas man to nav ļaušas darīt. Es to neesmu nekad saņēmusies darīt, šogad beidzot saņēmos, bet iepriekš es to nesaņēmos un nedarīju, kaut arī man bija iespēja to darīt vienalga, jebkuram īstenībā ir iespēja, bet man vēl jo vairāk šī iespēja vienmēr ir bijusi. Pēdējos vairākus gadus šī iespēja man ir bijusi, un šogad es beidzot saņēmos, un kad es esmu saņēmusies un to daru, un bieži tā ir, ka tu kaut ko sev neļauj, un pēc tam, kad tu saņemies to darīt, izrādās, ka tas nav ne tik grūti, ne tik augsti, ne tik sarežģīti, tas vispār ir daudz vienkāršāk, nekā tu savā prātā biji uztaisījusi to bildi, ka tas ir šausmīgi sarežģīti. Es tā biju sataisījusi bildi, ka tas ir šausmīgi sarežģīti, tas ir ļoti grūti, to nevar kurš katrs, tur ir vispār jābūt super cilvēkam, lai to varētu. Kas tagad ir mainījies? Ir mainījusies mana ticība sev, attieksme pašai pret sevi. Es beidzot izvēlos darīt to, ko es tik tiešām gribu, un nevis tāpēc, ka man par to samaksās, nevis tāpēc, ka man par to būs žetons, cepums, uzslava. Es to daru priekš sevis, tāpēc, ka es beidzot atļauju sev to piedzīvot. Un es gribu padalīties ar dažām vēl atziņām, ko es esmu sapratusi tieši tajā brīdī, kad es atrodos šajā te augstajā ūdenī, šajā te baseinā. Un tas ir, neteiksim, pats pirmais, ko es no rīta izdaru, bet tā ir lieta, ko es izdaru pēc pamošanās savā pirmajā diennaktu stundā. Un tātad pastāstīšu par dažām vēl atziņām, kuras pie manis ir atnākušas pateicoties tam, ka es beidzot to daru. Un es arī saprotu, ka šīs zināšanas man īstenībā tikai šādā veidā līdz manim arī šobrīd ir atnākušas. Tieši tajos mirkļos, tad, kad es atrodos vai nu saņemšanās procesā, vai nu pašā procesā. Tātad saņemšanās process, pats saņemšanās process, lai vai ko tu darītu, it sevišķi, ja ir runa par tavu izaugsmi, saņemšanās process parasti ir visilgākais, visgrūtākais, un tas ir tas process, kurā tu sevi visbiežāk atrunā. Ko tas nozīmē? Ka tu savā dzīvē varētu piedzīvot riktīgi daudz foršākas emocijas, pieredzes, tu varētu piedzīvot pavisam citu dzīvi, citu savu dzīves versiju, daudz foršāku savu dzīves versiju, tad, ja tu vairāk klausītos impulsam, tam, ko tev tiešām gribās sev ļaut piedzīvot. Tātad, tajā brīdī, tad, kad es saņemos iet tajā augstajā ūdenī no rīta, tu gulīti siltā segā. Vai nu ir modinātājs noskanējis, ja tā ir darba diena, vai nu, ja tā ir sestdiena, svētdiena un man nav mazais jāved uz dārziņu, tad es dzirdu, ka mazais jau mostās, ja? Viņš ir mans modinātājs no rītiem, vai nu es pati esmu vienkārši ātrāk pamodusies un es guļu tai siltajā gultā, kuru es esmu savas 6-8 stundas sildījusi, ja? Es guļu tai gultā un man ir šis mirklis, kur man ir sevi jāpiedabon,
izlīst no šīs siltās, mīkstās gultas un ielīst augstā ūdenī. Vienalga, vai ārā ir saulīte, vai kā šorīt no rīta nebija saulīte, bija diezgan mākoņains, vakar vispār lietus smidzināja. Un tajā brīdī, tad, kad es dodos ārā, es esmu pilnīgi, es eju bez peldkostīma, bez kaut kādiem papildus palīga līdzekļiem. Es izeju ārā un es esmu sev tikai es un mans lēmums. Mans lēmums darīt to, kas man ir bailīgi, kas manam ķermenim ir nepierasti, kas manam ķermenim ir liels diskomforts. Un es esmu tikai es sev. Ja? Man nav svarīgi, kādi man ir nagi, kādas man ir skropsas, kāda man ir sejas āda, kādi man ir mati. Tas viss paliek pilnīgi nesvarīgi. Paliek tikai mans ķermenis un mans prāts ar zemapziņu. Ja? Un mani lēmumi, ko es tagad darīšu. Tas ir ļoti svarīgi apzināties, un šo te ir ļoti svarīgi apzināties pirms katra lēmuma savā dzīvē. Tā kā, kad tu ej kaut ko darīt, tu domā, tev iet to darīt vai nē, tu tā kā stundu saņēmies, ja? Vai gadiem ilgi saņēmies, ja? Kā manā gadījumā, gadiem ilgi es saņēmos pieņemt šo te lēmumu, ka es tomēr iešu šajās rīta peldēs augstajās. Gadiem ilgi es par to domāju, un pats process man aizņem minūti. Vienkārši minūti. Šis te diskomforts, kur es jau sevi moku tajā brīdī, kad es saņemos, es sevi moku tajā brīdī, kad es domāju, bāc, kāds ārā laiks, kāds būs tas ūdens augstais, ja? Un tajā brīdī, kad es to izdaru, ir tāds endorfīns. Tas ir vienkārši tik superīga sajūta, ka tu to dari, ka tu to priekš sevis dari. Ka tu izlēmi un tu aizgāji un izdarīji, neskatoties to, ka tu zināji, ka būs jāsaņemās, labi, tu saņēmies. Nebūs baigi patīkami, nebūs baigi tā, kad vienkārši, tā kā zini, siltā vannā smažīgā iekāp, ja? Ir vēl tāda lieta, kad es sākumā nočekoju, vai tur nepeld kaut kādi kukaiņi vai vēl kaut kas, jo viss kaut kas tur var sakrist iekšā tajā ūdenī, ja? Tas ir arī tas, kur man prāts tā kā mani mēģina atrunāt. Visu laiku būs kaut kas, kur tevi prāts mēģina atrunāt. Nu, moš nevajag. Nu, priekš kam tev to vajag? Nu, dzīvo kā dzīvoji, ja? Pirms kaut kāda lēmuma, kur tev būs kaut kas nezināmais, kaut kas varbūt, tu zini, ka ne tik baigi patīkamais, ja? Tu to gribi, tu to dari, un tu saproti to, ka tev prāts mēģinās atrunāt. Tevi prāts tāpatās mēģinās atrunāt, lai tu paliec savā komforta zonā. Paliec vai siltajā gultā. Nu nē, nu nafik tev to vajag. Bet tu aizej un tu to izdari. Un tu turpmāk visas dienas garumā lēmumus pieņemsi tieši tāpat. Ja tu pirmajā dzīves stundā pieņēmi šādu te lēmumu, neskatoties to, ka nebūs patīkami, nebūs baigi viegli to izdarīt, ja? Nebūs baigi siltā vanna, ja? Bet tu to izdari, un tu saproti, ka tevi mājās gaida siltums, tevi mājās gaida atkal tavas drēbes, tavs apģērbs, viss tas, kas tev nav vērtīgs tajā brīdī, ka tu esi viens pats ar savu ķermeni un saviem lēmumiem, bet tevi mājās gaida viss tas foršais, siltais, patīkamais kafija vai kaut kas, ko tu pēc tam darīsi, ja? Tu zini, ka tas tevi sagaida pēc tam. Tu paliec ar to savu tā kā lēmumu, ka tu to darīsi, tu to darīsi, bet tu zini to, ka no tevis ir atkarīgs tas, ka tev pēc tam tas viss būs, ja? Tieši tāpat, jebkurš lēmums tavā dzīvē. Tev būs varbūt tā minūte, varbūt tās 5 minūtes, varbūt stunda, viss atkarīgs no tā, cik milzīgs ir tavs mērķis, ja? Tev varbūt būs tas diskomforts, tev varbūt būs kaut kādi sarežģījumi, kaut kādas grūtības tajā visā, bet tev būs tas cepums gala rezultātā, pēc kā tu ej, ja? Šajā gadījumā cepums ir kas es norūdos, es dabonu šo te foršo hormonu devu, ja? Es savu nervu sistēmu trenēju, es daru daudzas lietas, kas ir tā kā labi manam ķermenim, bet vēl arī pēc tam es zinu, ka tas ātrais dopamīns man būs šī kafija, ja? Kaut kas tāds, ko es sev esmu apsolījis, ko es izdarīšu uzreiz pēc tam, kad es būšu izturējusi šo te minūti vai 2 šajā te augstajā ūdenī. Ja? Un tajā brīdī
mēs nonākam pie nākamās lietas, kas ir laika vērtība. Tu apzinies šo te laika vērtību. Tad, kad tu esi tajā augstajā ūdenī, un tev liekas, tā ir tikai minūte, ja? Vai tās ir tikai 2 minūtes, vai nu kā nu kuram, ja? Un tu saproti to, ka 1 minūte augstā ūdenī nav nemaz tik maz. Tas ir vēl jāiztur, ja? Citam šīs 1 minūte pat nav. Vienkārši nav. Bet tu esi izvēlējusies, ka tev šī 1 minūte būs. Un tu iegūsi šo te ilgo 1 minūti. Ilgo 1 minūti. Un tu saproti, cik ļoti relatīvs ir laika jēdziens. Cik ļoti kādam šķiet, ka 1 minūte ir nenormāli maz. Kādam, kuram ir palikusi 1 minūte ar saviem tuviniekiem, piemēram, ja, pirms atslēgt kaut kādus aparātus. Cik tas ir maz un cik ļoti gribētos apturēt laiku, tā citam cilvēkam, kurš stāv šajā te augstajā ūdenī, ja, vai kriosaunā, vai vienalga ir daudzas prakses, kur tu vari sevi likt, lai tu apzinies laika vērtību vispār, lai tu saproti, cik 1 minūte ir daudz, cik daudz tu vari saprast 1 minūtes laikā, cik daudz tu vari piedzīvot, apzināties, apgūt un iegūt 1 minūtes laikā. Nav tā, kad būtu daudz laika vai maz laika, viss ir ļoti, ļoti relatīvs. Viss ir ļoti atkarīgs no tā, kur tu esi, ko tu dari, ar kādām domām tu esi, kādā stāvoklī tu esi, ja? Kur ir tava apziņa, ko tu apzinies. Tā ir vēl viena lieta, ka tu esi savā ķermenī šo te 1 minūti, un tu pilnībā sajūti šo te savu ķermeni, šo te 1 minūti. Daudzi cilvēki sajūt savu ķermeni tikai tajā brīdī, tad, kad viņi sāk slimot. Vienkārši visu laiku tu esi kaut kādās rūpēs, raizēs, pienākumos. Un tad, kad tu beidzot slimo, tad tu beidzot esi savā ķermenī. Tu beidzot sāc just, kas notiek tavā ķermenī. Mums ir jājūt vienmēr, kas notiek mūsu ķermenī. Ir lietas, kuras mēs nevaram kontrolēt. Sirdspūkstus, asinsriti. Ir lietas, kuras mēs varam labvēlīgi ietekmēt. Kā, piemēram, augstajās peldēs ejot, mēs labvēlīgi ietekmējam savu nervu sistēmu, ja? Mēs labvēlīgi ietekmējam savu nervu sistēmu, ejot zemapziņas terapijā. Mēs daudzas lietas varam darīt, labvēlīgi ietekmējot savu zemapziņu un savu nervu sistēmu, bet pārsvarā mēs izvēlamies ierasto ceļu, vienkārši esot skriešanā, rutīnā, steigā, pienākumos. Un tad arī mēs redzam šo te atšķirību vecumdienās vai vispār pat īstenībā nav jāgaida vecumdienas jau šodien. Ja? Novērtē savu ikdienu un novērtē tā cilvēka ikdienu pēc kā, savu mentoru ikdienu. Ja? Cilvēka pēc kā ikdienas tu būt ļoti, ļoti augsti, bet šobrīd vēl neko nedari. Ja? Tad pirmais solis, ko tu varētu darīt, tas ir tik tiešām veikt kaut kādas ķermeņa prakses, kur tu savienojies ar savu ķermeni, kur tu apzinies un sajūti savu ķermeni. Tas ir ļoti, ļoti vērtīgi. Un tajā brīdī, tad, kad tu parūpējies par savu ķermeni, tavas smadzenes arī ir ķermenis. Ja? Un tavs prāts darbojās atkarībā no tā, kā jūtās tavs ķermenis, kā tu esi parūpējusies par savu ķermeni. Un ja tu par savu ķermeni nerūpējies, tad kāpēc savām domām parūpēties par to, lai tava ikdiena būtu superīga? Kāpēc tavām domām novest tevi līdz tam stāvoklim, kur tu jutīsies beidzot riktīgi labi? Kur beidzot tev būs tas, ko tu gribi, kur tu piepildi savus mērķus, savus sapņus? Kāpēc? Lai tavā prātā ienāktu domas, kas tevi atvedīs līdz tavam rezultātam, ja tu nerūpējies par savu ķermeni. Pirmais, pats svarīgākais ir parūpēties par savu fizisko ķermeni, jo tavs fiziskais ķermenis atrodas šajā fiziskajā pasaulē, un tās lietas, kuras tu alksti, pēc kurām tu skrieni, tās viss ir fiziskas. Jo tu veic fiziskas darbības. Ja? Tāpatās kā, piemēram, ja mēs salīdzinām vārds mīlestība. Ja? Mīlestība ir darbības vārds. Un daudz cilvēki jauc mīlestību ar stāvokli. Tā kā, ja? Kad, ja, piemēram, viņš sit, tad mīl, ja? Viņš saka, ka viņš ir tādā stāvoklī, ka viņš mani mīl šobrīd, ja? Tāpēc man ir jābūt ar viņu, es izvēlos būt ar viņu, jo viņš mani mīl. Nevis es pati izvēlos mīlēt sevi un pati izvēlēties, kas priekš manis ir mīlestība, un izrakstīt tātad darbības vārdi, ko dara cilvēks, kurš mīl. Kurš reāli mīl, ko viņš vēl dara. Ja? Cilvēks, tad, kad viņš, piemēram, strādā, viņš dara
katrs kaut ko citu. Tieši tāpat arī ir mīlestību. Tas cilvēks, kurš mīl, priekš tevis, ko viņš dara. Ja? Ir cilvēks, kurš, piemēram, tevi mīl, bet tevi moca, un tev ir jādzīvo neforšā dzīvē, neforšā stadijā, neforšās attiecībās. Tev ir jādzīvo tāpēc, ka tavs cilvēks tevi mīl pa savam, bet priekš tevis mīlestība ir kaut kas cits. Un tu izvēlies katru dienu būt ar šo cilvēku, kurš tevi mīl pa savam, ne tā, kā tu gribētu, lai cilvēks mīl, ja? Un tā vietā, lai pati sevi un savu ķermeni iemīlētu un parūpēties pašai par sevi un izdarīt izvēles, kuras tevi varbūt atstās vienu, ja? Bet toties dos iespēju, atbrīvos vietu tavā dzīvē cilvēkam, kurš mīlēs tā, kā tu redzi šo te mīlestību, šo te darbību. Ja? Tas nekad nevar notikt tad, ja tu neizvēlies sevi. Ja? Un šis ir darbības vārds mīlestība, mīlēt. Ja? Šis ir darbības vārds, katra iztēlē ir kaut kas cits. Kāds mīl un dara pāri, un šis ir cilvēks, kuram dara pāri, viņam galvenais ir saprast un sajust, ka mīl, galvenais sadzirdēt, pat nesajust, jā, bet sadzirdēt. Cilvēks saka, viņš mani mīl, man galvenais, lai mani mīl, tāpēc esmu ar viņu, jā. Kāpēc tu esi kopā ar cilvēku, kurš tevi nemīl? Un tieši tāpat šobrīd tavs prāts. Tātad šī te apziņa saka, ka viņa mīl šo te ķermeni, bet ņirgājas par viņu. Liek tur iekšā kaut kādas neforšas lietas, liek būt neforšās vietās, liek piedzīvot neforšus stāvokļus, ja? Liek darboties kaut kādās piespiedu pozās, ļauj citam par sevi ņirgāties, ļauj citam darīt pāri, fiziski ietekmēt. Šī te apziņa šo te ķermeni nemīl. Šis te ķermenis jūt, ka viņu nemīl, par viņu nerūpējās. Un tātad šis te fiziskais ķermenis nevar aiziet un fiziski tev dabūt lietas, kuras tev ir vajadzīgas pilnai laimei, pilnvērtīgai dzīvei, un neļauj piedzīvot šo te dzīvi tādu, kādu varbūt tava apziņa gribētu, ja? Bet zemapziņā slēpjās atbildes, kāpēc tu sev neļauj. Kāpēc tu neļauj sev piedzīvot šos te foršos stāvokļus, tā vietā tu gribi piedzīvot vienīgo stāvokli, ko tava apziņa tā kā dzird, ka vismaz mani mīl, vismaz mani pieņem, vismaz es jūtos pieņemta, vismaz mani neviens nekritizē, ja? Tajā brīdī, tad, kad tavs ķermenis jūt, ka viņu kritizē, ka par viņu ņirgājās, ka viņam dara pāri, viņš šo te darbības vārdu, šo te darbību uztver kā tieši pretēju. Tas ir galvenais, kas ir jāsaprot tajā brīdī, kad tu domā parūpēties par savu ķermeni vai neparūpēties. Lūk, un tad tajā brīdī, tad, kad tu dari to, kas tev varbūt ir grūti, ir nepatīkami, sagādā tev diskomfortu kaut kādu, visticamāk, tavs ķermenis tajā brīdī to uztvers kā signālu, ka viņu mīl, par viņu rūpējās un par viņu pagādās un par viņu padomās. Ja? Un tad, kad tavs ķermenis tam notic, tad, kad viņš beidzot notic, ka viņu mīl, tad viņš var aiziet un dabūt to, kas tavai apziņai ir vajadzīgs, lai tu justos laimīga, lai tu varētu piedzīvot šo te dzīvi un izgaršot pēc pilnas programmas. Lūk tādas pārdomas, katru rītu peldot augstā ūdenī, es izjūtu aizvien jaunas pārdomas. Un šī ir tikai maza daļa no tā visa, kas manā prātā pa šo te minūti vai divām, cik es atrodos šajā te augstajā ūdenī, vai gatavojos, saņemos iet šajā te augstajā ūdenī. Tas ir tikai maza daļa, ko es esmu apzinājusies, sapratusi un piedzīvojusi tajos brīžos, kad kopš šo praksi vispār piekopju. Tad jau redzēs, cik ilgu laiku es tik tiešām varēšu, jo šobrīd viss man vairs nebūs pieejams baseins pašai pie mājām. Iespējams, kad es izdarīšu sev tādu kaut kādu dāvanu, uzdāvināšu un atradīšu sev citu kaut kādu iespēju. Bet upē gan es diez vai iešu, jo
Es neredzu dibenu. Es domāju, ka tur ir vēži, kaut kādas čūskas, kaut kādas zivis, kaut kas tur peld, kaut ko es varu sadurties vai ar kaut ko inficēties. Bet iespējams arī tas ir prāta apmāns. Tad jau redzēs, kā man tālāk ies. Pagaidām, kamēr man ir iespēja peldēt baseinā, esmu ļoti pateicīga par šo iespēju. Un katru rītu, pirmo stundu, kopš esmu pamodusies, šīs pirmās stundas laikā, es ielienu šajā te baseinā. Ļoti iesaku pilnīgi katram, kurš jūt šo te tādu rezonu, kam gribētos arī, ļoti iesaku izmēģināt. Un vēl var paspēt nesaslimt, ja tu sāksi tagad.